Prāts ir instruments, kas iedots dvēselē un garam, lai tie caur prātu, caur smadzenēm pārvaldītu ķermeni. Mēs domājam caur prizmu, vai nu bail, aizbēgšu, vai izdevīgi saņemšu. Tā tas strādā visiem, un tā tas ir. Radošums šeit nav vispār nekāda. Sanāk, ka cilvēks sevi nedzird. Bet ja tu sevi nedzirdi, tu aizveries sevī. Un ja tu esi aizvērts, tu zaudē enerģiju. Tu neizmanto savu potenciālu. Mūsu dvēselē un garā ir ielikts milzīgs potenciāls. Dvēselē ir ielikta enerģija priekš gara, un garā ir ielikta jēga dzīvei. Un tiem abiem ir jārealizējas kopā. Ja tu seko savām pārliecībām un uzskatiem, tad tas ir prāts. Kamēr dvēsele un gars guļ, kamēr apziņa nav pamodināta, tu nevari uztvert ne garu, ne dvēseli. Atbilstoši prāts un ķermenis tusē paši par sevi un virzās caur instinktiem. Piemēram, tu esi pieņēmis lēmumu nopelnīt naudu. Tev atnāca tāda doma, tev ir pārliecība, tu kaut kur to ieraudzīji, izlasīji, uzzināji, un atkal radošuma tur nav nekāda. Tā ir automātiska doma, kurā ir ielikts izdevīgums. Tās principiāli strādā caur kaut kādiem uzskatiem un pārliecībām. Šī doma tiek palaista caur prātu, un mēs sākam domāt caur prizmu izdevīgi. Tūlīt saņemšu. Doma rada emociju, izdevīgums. Un, kad ieslēdz šī emocija, darbības jau sanāk neapzinātas. Tu pieņēmi lēmumu, tev pieslēdzās doma, standarta doma. Šajā lēmumā tiek ielikts kaut kādas gaidas, tu gaidi rezultātu, kas balstīts uz izdevīgumu. Tātad loģisks lēmums, kuru tu esi pieņēmis, jo tā ir pareizi, tā dara visi, jo es darīšu savādāk, tad būs kaut kā ne tā. Ko cilvēki padomās, tas ir nepareizi, vajag darīt pareizi. Un kas notiek tālāk? Ja tu apzinies caur prātu, prāts maksimāli, ko var darīt, tas ir noskanēt pārliecības. Jo prāts strādā tikai ar pārliecībām un ar ieradumiem. Un caur šīm te iluzorijām pārliecībām tu neko nesaņem. Jo tas neatbilst tam, kā viss šajā pasaulē ir iekārtots. Caur loģiku sēžot un prātojot, tu neko nesaņemsi, jo tas viss balstās uz veciem ieradumiem. Tev nāksies apturēt savu veco dzīvi dēļ jaunās. Mēs visi tiecamies uz jaunu dzīvi, bet gribam vienlaicīgi sēdēt uz 2 krēsliem. Bet tas nav iespējams. Vai nu vecais, vai nu jaunais. Tev būs jāizvēlas, jo nemēdz būt kaut kas pa vidu. Vai nu. Ka reiz šeit ļoti daudz cilvēki paklūp. No vecās dzīves ir jāatsakās. Un kā tas strādā, kā tas notiek? Vecā dzīve sāk atkāpties, tā sāk aiziet, tā sāk brukt, un tu no jauna sāc pieķerties vecai dzīvei. Tu sāc panikot, tu aizēji mīnusos, tev aiziet nauda, un tu šajā brīdī pārstāji darīt to, ko tu iesāki. Ja mēs esam sākuši likt šo te puzli, tad tā ir jāsaliek līdz galam. Kamēr šī te bildīte saliekās, tā mums ir jāpabeidz. Mums ir jāupurē nevajadzīgais priekš vajadzīgā. Tu esi izgājis uz ceļa, un tu ej tur, kur ir jāiet. Bet, ja tu pa ceļam aizmirsi, uz kurien tu gāji, tu paliksi turpat. Un ja tu nedarīsi pa jaunam, tu paliksi tieši turpat, kur tu esi. Jo mūsu slimā apziņa no skolas ir ieprogrammēta tā, lai nevienam nekas nesanāktu. Un tas lieliski strādā 99% cilvēku, jo tieši priekš tā šīs programmas ir radītas.